Jā, fibromialģija sauc par neredzamo slimību, jo tai nav citu ārējo izpausmju. Izņemot tās, ar kurām saskarās pats pacients, pastāvīgas sāpes visā ķermeņī, muskuļos, kaulos, nogurums, miega traucējumi. Citiem arī, protams, var būt papildus citas diagnozes, kā piemēram man. Kad mēs runājam par fibromialģiju, kā jau noteiktu diagnozi, tā ir situācija ilgtermiņā, bet līdz tam vēl ir jāaiziet. Tā ir dzīve, ikdiena, sāpēs, bezspēkā. No kurien šī slimība nāk, joprojām nav zināms. Pastāv hipotēze, ka ar fibromialģiju smadzenes nepareizi apstrādā nervu impulsus, vairāk kārt apstiprinot sāpju signālus. Variantu ir ļoti daudz. Pārbaudēs vai rentgena izmeklējumos izmaiņas principā netiek konstatētas, un diagnozi bieži nevar noteikt gadiem ilgi. Mīļie, man tas prasīja 2 gadi. Mokoši 2 gadi. Jā, ik viens var attīstīt fibromialģiju. Tā ir dzīve, ko jūs dzīvojāt, un tagad ir sekas. Katrs mēs fibromialģiju izjūtam savādāk. Vieniem ir liels ikdienas ciešanas dažādos faktoros, citiem sāpes, citiem ir pāris sāpoši punkti, kura rezultātā cilvēks ātri saņem sevi rokās un veic izmaiņas dzīvē, regulāri sporto, joga, dzer ūdeni, daudz staigā svaigā gaisā. Kādas katram tās iespējas, un kad vēl ģimene blakus, super. Fibromialģija tiek diagnosticēta galvenokārt pamatojoties uz sāpēm visā ķermenī, kā arī citiem, protams, simptomiem. Pašlaik fibromialģijai nav īpašu laboratorijas testu. Galvenie simptomi, sāpes un nogurums, kas ar vien vairāk un vairāk paplašinās, un ārsti fokusējās uz šiem simptomiem. Jo, ja mums ir fibromialģija, mēs dzīvojam katru dienu sāpēs un nogurumā, kas ar mēnešiem pastiprinās ar vien spēcīgāk. Mīļie, ar ārstiem ir jākomunicē. Jā, es zinu, kāda šajos laikos medicīna, bet tomēr apskates, asins analīzes, pārbaudes ir jāveic. Es arī eju pie ārsta patstāvīgi. Nedod Dievs jums kas nopietnāks. Paši tur nefilozofējam, nezinu ko. Jūsu vēsture ir ļoti, ļoti svarīga, kā jūs dzīvojāt, kas ir atgadījies. Katrs sīkums, nedrīkst noklusēt. Ir vairāki aspekti uz to, ko mēs paši darām. Pirmais ir noteikt šo diagnozi, arī jebkādu citu diagnozi, bet tālāk jau mēs varam rīkoties, kā mēs paši vēlamies. Galvenais zināt, kas ar mums ir noticies, lai mēs zinām, uz kuru pusi iet un ko darīt. Tā kā, mīļie, veselību, ja es kā varu jums palīdzēt, droši dodiet man ziņu. Protams, man ir izveidojies savs ceļš tāds, kā viņš ir, lietoju uzturu bagātinātājs. Protams, ir jāzina, kādas lietot un kāda tieši strādā uz fibromialģiju, un kas tieši vairāk jālieto, un kas varbūt ne tik vairāk, uz ko vajadzētu pārbaudīties. Tas viss pie manis. Ja kādam vajag, noteikti rakstiet man personīgi. Centīšos kādā veidā kaut ko ieteikt, bet turat fokusu uz notiekošo, neatmetiet ar roku neko, pilnībā neko.